Labdien visiem, kas mūs dzird. Šodien mēs esam sanākuši šeit, lai beidzot pateiktu patiesību un, kā teikt, stāties pretī šim viedoklim par tūrgāviem, par to, ko mēs par to īsti domājam. Es domāju, ka maniem kolēģiem noteikti ir daudz ko sacīt šai, kā teikt, jautājumā. Jā, piemēram, es varu teikt to, ka es jau kādu laiku strādāju personāla daļā. Man šeit strādāja ļoti labi, tāpēc, ka es dzimšanas dienā saviem kolēģiem visiem izsūtu kartiņas. Es pats zīmēju šīs kartiņas. Un visiem tas ļoti labi patīk. Tā kā es domāju, ka tās muļķības, kā tūrgāvji, ir šajā pasaulē. Es varu tikai piekrist Daini tev, jo arī es jau 6 gadus strādāju mārketingā. Darīt tur daudz nav ko, tā kā darbs man patīk. Arī es strādāju mārketinga jomā. Man jākomunicē ar cilvēkiem, ar to man nav nekādas problēmas, man tas ļoti patīk. Nu, redziet, arī mums tātad visi mani kolēģi ir izteikšies, ka principā tas ir pilnīgs muļķības, ko jūs redzat, jo arī es par sevi varu noteikti teikt, ka priecājos par to, ko es daru savā dzīvē un savā jaukajā uzņēmumā. Varbūt ir vēl kāds piebilstams jautājums par to, ko jūs, kā teikt, redzat, neredzat vēl pie tiem tūrgāviem? Man, piemēram, priekšniecība teica, ka uzņēmuma ienākumi ir sarukuši pa 50% tajā laikā, kad es esmu atnācis. Es domāju, ka tās ir muļķības, jo es esmu personāla daļā, nevis tur biznesā vai pārdošanā. Tā kā tūrgāvju nav. Pārējiem vēl varbūt ātri, kas piebilstams? Nē. Sintijai, jums? Nē. Nav. Es domāju, ka mēs esam ļoti skaidri teikuši savu viedokli par to, ka tātad mēs noliedzam, mums nav nekāda saistība ar tūrgāviem. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka uzklausījāt. Tad jau līdz nākamajai reizei.